Ik gadu vidēji 50 cilvēku dažādu traumu rezultātā gūst invaliditāti un spiesti savu turpmāko dzīvi vadīt ratiņkrēslā. Daudzi slīgs depresijā, bet izmantojot rehabilitāciju, ir iespējams arī savu dzīvi vadīt radoši un piedalīties pat dažādās sportiskās aktivitātēs. Milzīgu darbu šajā jomā ieguldījis Nacionālā rehabilitācijas centra vaivari ergoterapeits Filips Bernackis, kurš pagājušajā gadā saņēma gada balvu medicīnā kā labākais funkcionālais speciālists. Es jau biju pats pārsteigts ļoti, jo, kā saka, kolēģi, kā saka, izvirza, bet tad, kad saņemu, piemēram, es saņēmu, es biju ļoti pārsteigts. Un būtu mana runāšana, būtu man teiktais vārds, es varētu viņus šeit tādu balvu visiem saviem kolēģiem izdot, jo viņi beigi cenšas, kā mēs visi, kas te ir. Es nerunāju tikai par ergoterapeitiem, es runāju arī par tiem, kas ir gan fizioterapeiti, gan psihologi, gan sociālai, gan, kas ir tieši tie, kas visi darbojās, visu dara. Kā atzīst Filips Bernackis, lai strādātu par ergoterapeitu, cilvēkam jābūt apveltītam ar tādām īpašībām kā pacietība un uz klientu vērsta pieeja. Apvienojot pieredzi, zināšanas un entuziasmu, izveidota Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrība, lai kopīgiem spēkiem risinātu tās problēmas, ar kurām ikdienā sastopas personas ar muguras smadzeņu bojājumiem un viņu tuvinieki. Mēs Vaivaros taisījām tādas kā grupu aktivitātes, ka mēs braucam spēlēt ratiņu basketbolu, braucam spēlēt, skatīties, kas notiekās ar tenisu, ratiņu tenisu un tādas aktivitātes mēs vienkārši sadarbojamies ar Kristapu Kotānu, kas treneris. Viņš ir arī jauns, aktīvs cilvēks, kas attīsta savus visas idejas un vienkārši ir ļoti tās domas ir ļoti līdzīgas un mēs, teiksim, ejam uz vienu virzienu un tāpēc, kā saka, sadarbība bija diezgan pozitīva. Un uz šīs optimistiskās nots mēs diezgan labi pastrādājam arī saistībā ar bobsleja attīstību. Tas bija tas viens no tādiem, ko varētu piestāvot pēc tam arī viens no sporta veidiem, kas būs muguras smadzeņu bojājumiem, gan amputācijām, gan personām ar amputācijām, gan arī citiem, kam ir kāda esoša invaliditāte piešķirta, viņiem būs tāda iespēja piedalīties tādā sporta veidā un sevi attīstīt. Man ir liels prieks, ka tieši Filips saņēma balvu gada funkcionālais speciālists, jo viens ir tās pieredze un zināšanas, bet otra lieta ir arī aizrautība, deksme un spēja motivēt citus, spēja motivēt darba kolēģus, spēja motivēt pacientus, viņu tuviniekus. Un man liekas, ka tā ir tāda laba lieta parādīt, ka jaunie speciālisti, viņiem ir iespējama karjera, izaugsme un viņi tiek novērtēti.